Čau visiem, mani sauc Kristaps, un šodien sērija būs par to, kad mani subscriberi ir vairāk nekā 1000 subscriberi. Tas it kā nav liels skaits salīdzinoši, bet priekš manis tas ir diezgan tāds nozīmīgs skaitlis, jo vienkārši tā iedomājieties, kad 1000 cilvēki ir paskatījušies kaut kādu vienu vai vairāku vidiku un ir padomājuši, kaut kas interesants, uzspiedīšu abonēt, mošu būs vēl kaut kas interesantāks. Nu, tā šodien superīgā tādā saulainā dienā filmēju, ko es gribēju vēl pateikt. Gribēju pateikt paldies, ka skaties mani. Tā, varbūt tā, paldies, jā. Ko es tā vēl, kad tālāk būs vēl interesantāki. Man pašam liekas, ka viņi, tie bija vidiki, kas bija no sākuma, nav tādi baigi interesanti, bet vienkārši tur es filmēju to, ko es daru, bet tagad varētu sākt taisīt kaut ko tieši tā, lai būtu interesanti skatīties, nevis kaut kādas tādas kā pamācības vai kaut ko tādu. Tā, kas vēl ir par metināšanu, es domāju, kaut kādas vidikas taisīt par populārākiem veidiem, par pusautomātu, ar elektrodiem, par tigu. Tojas un tāds man ideja. Tā, ko vēl par auto uzbūvi, tā kā kaut ko rādot uz reāliem piemēriem, kaut ko varbūt tā kā teorētiski, praktiski apvienot par mašīnu uzbūvi vispār kā tādu. Tā, ko vēl? Varbūt kaut ko ar elektroniku, bišķiņ vai nevar būt nesaistībā ar mašīnām. Viss kaut ko interesanti. Vismaz man liekas, ka tas būs interesanti. Tā. Jā, kas man stāv? Motors viens stāv, kas ir arī paredzēts uz izjaukšanu, kur varētu, no sākuma stendiņš jāuztais, kur varētu izjaukt un pastāstīt, kā tur viss darbojās un uzreiz parādīt uz reāliem piemēriem. Tas, jā. Tas. Vēl par instrumentiem es gribu sērijas sākt taisīt, kur būs instrumentu apskati reāli, nevis tādi, kur tur parāda izņem no kastes, tas ir tas, viņš tur grozās un kustās, bet reāli palietojot viņus, uztaisīt kaut kādu tā kā apskatu jau kaut kādā ilgākā, lietojot jau viņus. Varbūt vēl kaut kas. Bet tas nekas nenāk prātā. Ko vēl es gribēju? Vēl es gribēju uztaisīt tādu kā giveaway šitādam te kreklam ar Masterskoy logo. Un, lai viņu varētu vinēt, es izdomāju, varētu tādu uztaisīt Instagramā, kaut kādu bildi nofučēt. Varbūt ar mašīnām saistīt, var neobligāti. Un uzlikt hashtagu Masterskoy un ietagot mani. Mans Instagrams saucās Kristaps apakšsvītrā 3K. Un tad es kaut kad nākošu nedēļu, es nekuru dienu, nākošajās brīvdienās, kad nedēļu laiks, lai būtu, jā. Nē, vienu. Tur pēc tam kaut kā. Jā, tad nedēļu laiks līdz nākošajām brīvdienām, apmēram kaut kādas bildes, safučēt hashtags Masterskoy, ietegojiet mani, un tad es izlozēšu, un tad pēc tam sarunāsim kādu izmēru vai tādam te baltam, unikālam, super unikālam, ar super izsmalcinātu dizainu kreklam. Tā, tas laikam šodien viss. Visiem veiksmi un uz drīz tikšanos!